Labrīt, labrīt. Labs rītiņš, ja? Šodien mēs nodemonstrēsim ļoti foršu dīvānu, Latvijā ražotu, ļoti kvalitīvu, ar ļoti kvalitīviem materiāliem. Šis dīvāns ir ērts sēdēšanai un arī ikdienas gulēšanai, ja? Ļoti patīkams, kurš ieņem formu, iekšējais pildījums ar HR paralonu un memorijas slāni. Tas nozīmē to, ka viņš mazliet atcerās jūsu formu, līdz ar to ieņem labi, ja? Jā. Šo dīvānu var taisīt arī lielāku, mazāku, garāku, pēc izmēriem kā jums vajag. Šie spilventiņi ir ar ļoti kvalitīvu pildījumu, simtaplāns iekšā. Nav parasts paralons piebāsts, ja, kā daudziem dīvāniem ir. Ja, tas arī attiecīgi rada to kvalitātes sajūtu un arī labs sajūtas. Protams, čehaviņi pārvalciņi noņemami mazgājami, ja. Redzēt, ja, spilveni mēs samīcam, ja, viņš atnāk atpakaļ. Viss tā kā vajag. Viņš arī ir izvalkams, ja. Parādīsim, kā to dīvāniņu izvalk. Ja. Krāsas, toņus var kombinēt, varēt, audumus var izvēlēties, kā gribās, ja? Redzēt, cik liels, plašs, viss muguriņu kvalitīvi apstrādāts, stingrā viņi var likt arī telpas vidū, viņš ir no visām pusēm ļoti smuks akurāts, nav tā, ka tikai no priekšpusītes, ja? Šeit ir izvalkamā daļa, kur ar gumijas riteni izvalkam ārā, līdz ar to nebojās arī grīdu. Un šis delfīna mehānisms, ja. Redziet, var izmantot kā ikdienas gulēšanas gultu. Guļamā daļa 1,40 m uz 2,20 m, ja. Kas ir pozitīvi, kad šiem, redziet, ir vairāk salaidumu vietas. Liekas, ka tur spiedīs muguru un sānus un tam līdzīgi, bet diemžēl tā nebūs. Jo šie materiāli saspiežoties kopā, izlīdzinājās materiāls un neveidojās bedri guļot. Nu, kā teikt, ļoti labs un ērts. Forši var izmantot ikdienas gulēšanai. Šeit ir arī mugurstieniņi, kur nekritīs spilventiņi zemē. Ja? Varam šādi gulēt, zvilnēt un tam līdzīgi. Ja? Izmēri, kā jau es minēju, ir ļoti daudz un dažādi. Tā. A tu negribēji pateikt, kur cilvēkam ir jāiet? Es vēl to neesmu pabeidzis. Labi. Tā kā šādi aizveram ciet. Saliekam spilventiņus atpakaļ, lai smuki un akurāti. Tā kā tā, gaidām jūs ciemos, tepat Jelgavā, Garotas iela 15a. Laipni gaidīt. Būs arī pārsteiguma atlaides.